ekoloģiju, skaistumu, kosmētiku, par gan sevis saglabāšanu, gan dabas saglabāšanu šodien vēlos padalīties. Droši vien, meitenes, jūs lielākā daļa izmantojat sejas maskas, lai atjaunotu sejas ādu, uzlabotu tās izskatu un reizē arī pašsajūtu. Un gribu padalīties par to, kādas sejas maskas es esmu kādreiz izmantojusi, kādas izmantoju šobrīd, kāpēc es esmu mainījusi savus paradumus. Mēs zinām, ka, piemēram, šāda tipa sejas maskas, droši vien līdzīgas esat redzējuši dažādos veikalos, tad šāda tipa sejas maskas izmantojam kā auduma maskas, uzklājam uz sejas, un pēc tam šī maska nonāk miskastē. Gan šis iepakojums, gan arī šis audums. Un skaidrs, ka tas nonāk atkritumos, kuri netiek pārstrādāti visbiežāk. Un, jā, šādas maskas es arī esmu izmantojusi, bet tā doma, ka mēs ražojam atkritumus, man tā kā nevisai ir likusi mieru un bijusi patīkama. Un kādu alternatīvu, kādu risinājumu es esmu atradusi un ko šobrīd lietoju šādu auduma masku vietā. Šobrīd es lietoju Siberian Wellness Ice Touch masku. Kaut kādā no video jau par tiem stāstīju, ka es ņemu to ceļojumos, lai uzlabotu savu sejas ādu. Reizēs, kad ir kaut kas ēsts, nepierasts un rezultāts ir sejā. Bet kādas priekšrocības salīdzinot ar šādu veidu maskām es redzu šai maskai? Nu, vispirms jau iepakojums. Tad šeit ir 100 ml. Tas nozīmē, ka šo masku es varu izmantot, es neesmu rēķinājusi, bet kaut kādas 30 reizes noteikti. Un tagad paskatāmies uz cenu vispirms, pārēķinam ar matemātiku, drusku nodarbojamies. Tātad viena lietošanas reize, ja? Tātad, ja es 30 reizes lietoju, es tiešām neesmu skaitījusi cik, bet 30 reizes noteikti var lietot, ja? Tātad cena ir 10 eiro, un ja es lietoju 30 reizes, tātad 10 eiro dalīt ar 30, tad centi izmaksā viena lietošanas reize. Ja? Savukārt šai maskai cena vidēji ir eiro ar centiem, ja paveicis var dabūt ar atlaidi lētāk. Tātad, ja es šo lietošu 30 reizes šāda veida masku, es iztērēšu vairāk kā 30 eiro. Tas sanāk, ka ekonomija ir 3 reizes kā minimums, lietojot šādu masku jau finansiālā ziņā mums meitenēm no sava maciņa. Ja? Tātad 3 reizes lētāk izmaksā šāda sejas maska lietošana kā minimums. Tātad kādi 30 centi aptuveni. Savukārt sastāvs, ja mēs runājam par sastāvu, ir vairāki augu ekstrakti, kas ir no virzemes augiem pieejami, ja? Nesaukšu detalizēti visus, un 5 jūras augu ekstrakti. Tas nozīmē, ka šeit ir daba tūbiņā, kuru mēs varam ņemt līdzi gan ceļojumos, gan mājās lietot. Turklāt interesanti ir tas, ka to var lietot arī kā pačus. Ja, tad mēs varam uzklāt tikai zem acīm, nav obligāti visa seja jāapklāj ar šo līdzekli. Tas nozīmē, ka, ja tu, piemēram, jau izmazgāji galvu un negribi te vairs matus burzīt, ja, un likt to masku, sēdēt īpaši, tu vari uzlikt tikai kā pačus un darīt savas ikdienas lietas, rīta rutīnu, pēc tam vieglītēm nomazgā, un joprojām pēc tam vēl turpinās maskas iedarbība, ir tāds kā vēsinošs efekts sejai saglabājas vēl pēc kaut kāda laiciņa, kad arī tā maska ir nomazgāta un ir uzlikts ikdienas krēms. Tātad secinājums, šo var arī likt uz pārstrādi, ja, tas ir plastmas, ko var pārstrādāt. Tātad mēs ekonomējam gan savu naudu, gan arī reizē rūpējamies par dabu.